Čau! Ak Dievs, šis ir mans pirmais vlogs visā savā dzīvē. Īsumā man uzdāvināja kameru, ar kuru es nu šeit sapņoju, kad biju maza, un šeit es katrs meitenes sapnis. Bērnībā tiešām vajadzētu būt katrai meitenei sapnim tādam, ka viņi grib uzsākt savu YouTube kanālu. Un šobrīd es jūtos tādā sapnītī, bet es vienkārši gribu pamēģināt kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, kaut ko citādāku. Un es vienkārši, man uzdāvināja kameru. Loģiski man šī iespēja ir jāizmanto. Un tad no lūk, es vienkārši sakrāsošos ļoti, ļoti ātri. Īstenībā es varu nesteigties arī, jo mans puisis vēl guļ. Un ir 12 un 19 minūtes. Un šodienas plāns ir braukt uz Spici. Tā mēs cik vakar norunājām, tad mēs brauksim uz Spici. Mums ir jāatbrauc arī uz Kaksenukai, nopirkt eglīti, jo tur ir tādas maziņas eglītes. Un šeit, ka tagad visur pārdodas tās eglis, bet mēs ļoti vēl nopirksim to egli. Reāli pēc 3 dienām vai cik ir Ziemassvētki, kas ir vienkārši neticami, kā liekas. Un tad es paņemšu līdzi uz veikalu. Es nezinu, vai es sadūšos filmēt veikalā. Bet tā kā šeit nevienam neinteresē, tāpēc it's all good. Jā, es sakrāsošos, mēs aizbrauksim uz Spici pakaļ dāvanām, jo mums vēl nav visas dāvanas. Bet šodien ir Tomam, manam draugam, vārdu diena, un man nav nekāda dāvana, jo es vakar tikai nejaušām saslimu bišķīti. Un šodien es jūtos daudz labāk, un tagad es domāju, ko es varētu nopirkt viņam. Nav tā kā viena ideja, bet es neesmu pārliecināta, ka tas veikals ir Spicē. Daudziem man šeit varētu būt šoks, kāpēc es tonālo klāju ar pirkstiem, bet tur ir savi iemesli. Tā kā kāpēc es krāsojos ar pirkstiem lielāko tiesu. Tā kā tonālais laikam ir vienīgais, laikam, ko es klāju ar rokām, jo tikai tāpēc, ka man ir ļoti, ļoti problemātiska seja. Un, kad es lietoju otiņas, viņās ir ļoti daudz baktērijas, un viņas man izraisa vēl vairāk bumbas. Vai vispār pirmajās reizēs, kad es liku šo tonālu ar roku, tas bija īstenībā tik tā sarežģīti, jo man vispār nesanāca noklāt pareizi. Tā kā man sanāca kaut kur noklāt, kaut kur nenoklāt, un tad izstījās vienkārši briesmīgs, es jūs pat kaut kādas zebriņas. Tā kā, jo, zini, ar pirkstiem ir tas, kad viņš paliek tā kā tev svītras, tā kā no pirksta tādas formīgas, jā. Un tad reizēm, ja neuzspīd gaisma, tās līnijas reāli nevar redzēt, un tā kā viņas nožūst, tad viņas nevar vispār izblendot. Un joprojām man tā dažreiz notiek, bet es kaut ko mēģinu, esmu jau iepraktizējusies. Un cenšos visu klāt superīgi. Man decembris ir vienkārši tā kā kaut kāds putenis, vienkārši visu vajag pirkt, domāt, mācīties, strādāt. Un tā kā tas decembris ir vienkārši sasodīti smags mēnesis. Vienkārši viens make-ups, kuru es atkārtoju tā kā katru dienu. Un tas ir tik interesanti, ka es neko nemainu, bet tas make-ups var izmainīties. Kā katru dienu viņš izstāsta bišķīt citādāk. Un tas ir tik dīvaini. Un tas kāds var būt. Es to pašu make-up klāju, kad es viņam taisos kaut kādu baļuku, jā. Viņš iztīsies vienkārši flawless, viņš iztīsies vienkārši tik skaists. Tā kā es nezinu, ko es tur būtu lietojis. Es uzklāju uz universitāti, viņš izstāsta vienkārši tā kā peļķe, tā kā vispār, tā kā drūms mākonīts. Un man tāds tā kā, jo es vispār neko neizmantoju citādāk, visu laiku vienu to pašu. Kā var kaut kā tā izdarīt, es nesaprotu. Tas ir tik dīvaini īstenībā,
Un es to esmu tik daudz reizes piefiksējusi. Man ir tāds vienkārši kā? Kā tas var būt, cik zilas ir debesīs? Es atceros, ka man bija 12 vai 13 vai 14 gadi, es īsti neatceros cik. Bet es atceros ļoti, ļoti labi to, ka man bija tāds, es nekad nelikšu make-upu. Nekad dzīvē. Un es atceros, ka man māsa uzlieka man make-upu uz fotosesiju. Tonālo pirmo reizi. Un man viņš tā kutē, man tā niezēja. Man bija tāds, nē, es tonālo nelikšu nekad. Nekad dzīvē. Un man teica, nesaka nekad. Man bija tāds, nē, es teikšu, es zinu, ka es nekad nelikšu. Pagāja viņš ir gads vēlāk, un es savu tonālo liku katru dienu. Katru dienu. Pat tā bija brīvdiena mājās. Es pabeidzu savu make-upiņu. Tagad es aizskriešu ātri sapēsīt savus matus. Un tad es iešu modināt savu draugu, jo ir jau 12:50 minūtes. Un ir laiks celties, jo mums ir jādara lietas, mums ir jāpakēt lietas, mums ir jāpāk dāvanas. Un tā dāvana pirkšana man šeit sagādā tik daudz laiku un tik lielu nogurumu, kad viss ir jāiet, ir jāsāk šī diena. Tā kā viss. Es eju taisīt matus, un es atgriezīšos šeit pēc tam, kad es uztaisīšu savus matus, jo kaut kas šeit ir jāizdara. Tā kā tikamies vēlāk. Tātad šis ir mans outfits, metlīts, un ļoti, ļoti, ļoti ērti ugčībiņas. Lūk tā. Tā kaut kā. Ok, mēs tagad braucam uz Spici, un es domāju, ka tur būs ļoti daudz cilvēku, jo vakar Rīga plazā arī bija anormāli daudz cilvēki. Kas man ļoti nepatīk, būs ļoti daudz rindas un blablabla, bet mēs tagad braucam. Jā, uz Spici, uz to mīļāko lielo veikalu, jo, es nepārzinu Spici, kā jau es iepriekš teicu, un jā. Kā redzēsim, ko es vispār tur varēšu nopirkt no visām dāvanām, jo man ir plānā dažas lietiņas. Ja viņas tur būs, es viņas atradīšu, jo es neesmu pārliecināta, vai tur ir tie veikali. Es ļoti šaubos, vai jūs varat mani dzirdēt, bet mēs atnācām uz Strīdburgeri, kuras jau iepriekš rādīju. Un līdz šim mums iet ļoti, ļoti crazy, jo mēs nevaram atrast dāvanas, mēs nevaram vienoties par dāvanām. Tā kā mums nav idejas, mums trūkst idejas un ir diezko čābīgi pašlaik. Bet mēs esam nopirkuši jau vienu dāvanu, 2 dāvanas un mazu daļiņu vēl tā kā klāt, kas ir vairākām dāvanām. Bet joprojām ir ļoti, ļoti grūti. Mums ir ēdiens gatavs un mēs ejam ēst. Labaprīt! Ak, Dievs, cik garšīgi izskatās! Esam nopirkuši visu, gandrīz visu, dažas lietas trūkst, bet mēs tagad braucam uz mājām un es varēšu parādīt, ko mēs nopirkām. Tādu mazu hauliņu ar lietām. Man šeit, kad manai ģimenei ir viss nopirkts, laikam, un mums vēl jānopērk priekš draugu ģimenes dažas lietiņas, un tad būs pilns komplekts, un mēs esam gatavi svētkiem. Es parādīšu, ko mēs nopirkām. Tā. Es nezinu, vai man visu rādīt. Mēs nopirkām 2 dāvanu kartītes, tādas smukos iepakojumos. Tās ir dāvanu kartiņas. Viena ir izjāde ar zirgiem pie jūras, un otra ir kuģīšu brauciens. Mums ir tādas otiņas. Ļoti skaistas, foršas, ļoti gaumīgas. Mums ir šķērs, bet Dievs, cik liels šķērs, bet tas mums vajag vienkārši priekš ikdienas. Jo es pirms kādu laiku saplēsu. Nejautājiet, kā, es tiešām nezinu. Tad būs vēl
Tā ir dāvaniņa. Tā kā ar šito komplektiņā vaigu sārtumiņš no Douglasa. Futbola bumba. Tāda stilīga. Tā. Un tad es biju arī Stenderī. Nopirku, nav normāli. Normāli smaržīgas 3 ziepītes. Viņa tik jauki arī iepakoja. Tāds rādīšu. Tā kā tik mīlīgi. Reāli tik mīlīgas. 3 kolosāli smaržīgas ziepītes, vienkārši mīlu. Es biju īstenībā šokāta, cik viņas bija dārgas. Bet tur bija tāds piedāvājums, ka tu ņem 2 un 3 brīvi. Mani pierunāja. Tad man ļoti pagājuši gadi, kad es braucu arī meklēt dāvanas, es redzēju šo vienu firmu. Viņu saucās Mood. Ārprāts. Viņa tik laba, es nevaru, mēs nopirkām tādu, tā kā, kur tas ir sanāk vienkārši atsvaidzinātājs, kur ieliek tos kociņus iekšā un tā, bet viņiem arī ir sveces un tik daudz, kas vispār. Un es atceros, ka pagājuši gadu vienu sveci ieraudzīju, un man tā patīk, kā viņa smaržoja, es vienkārši iemīlējos, bet viņa bija nenormāli dārga. Bet šogad mēs nopirkām dāvanu. Kā šī ir ļoti, ļoti forša. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Tā varētu būt mana mīļākā sveču un atsvaidzinātāju firma, jo tā smarža un vispār tas dizains viņam viss ir vienkārši bomba. Tā kā riktīgi labs ķēriens. Man ļoti patīk. Es ieraudzīju, man bija tāds nevis. Es pat nedomāšu, mums ir jāpērk. Tad ļoti mīļa dāvana ir 3 dēlīši. Tā. Pirmais būs šitāds dēlītis, un tur ir rakstīts mājas. Tā nav vieta, tā ir sajūta. Ļoti, ļoti, ļoti mīlīgs un foršs. Un vienkārši man šeit ļoti labi iedarās pie vienkārši interjera dizaina mājās. Ļoti forši. Tad ir otrs. Kas ir šāds, tur ir rakstīts Sivēns, kā pareizi raksta vārdu mīlestība. Un pūkis atbild, to neraksta, to jūt. Tā kā reāli ļoti, ļoti mīlīgi. Mīlīgi dēlīši, un tas ir koks, viņš ir nokrāsots un te ir uzdrukāts. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti mīļi. Ne tāds pats, bet citu dizainu. Tur rakstīts arī, to teica Vinijs Pūks, tur ir rakstīts, tu esi drosmīgāks nekā tev liekas, stiprāks nekā tev šķiet un gudrāks nekā tu domā. Lūk tāds. Šis man vairāk patīk tāds klasisks un vispār pirmajā vietā man šis ļoti patīk tas rokraksts. Viņš ļoti gaumīgs. Gaumīgs. Un tad es vēl nopirku tādas zeķītes ļoti mīkstas, ļoti skaistās krāsās un viņas ir tik silts un tik mīlīgs. Tā kā, jā, šis ir mans hauliņš, ko mēs ieķērām. Kāds dāvaniņas. Un vienīgais, ko mēs nenopirkām, tā ir eglīte. Īstenībā man šķiet, ka mēs viņu arī nenopirksim vairāk. Jo es nezinu, pa kuru laiku. Iespējams, varbūt rītā, ja mēs sadūšosimies un aizbrauksim nopirkt viņu. Un visu kaut kādus dekoriņus. Man bija prieks taisīt šo video. Es iešu montēt un skatīties, kas man sanāca. Paldies, ka noskatījāties. Un tiekamies iespējams nākamajā video. Bye!